svari. Šis būs pārskats par to, kādas enerģijas un kādi notikumi gaidāmi oktobrī priekš jums. Sākam ar jums, jo jūs esat mūsu jubilāri oktobrī. Un atcerieties, ka ļoti svarīgi ir tas, kā jūs pavadat savu dzimšanas dienu un pirmās, vislabāk 12 dienas pēc dzimšanas dienas pavadīt brīnišķīgi, kas ieliek pozitīvus pamatus jaunajam dzīves gadam. Skatāmies tad, kādas būs kopējās oktobra enerģijas priekš jums svari. Sākums reiz ir tāda brīnišķīga kārti. Ūdens dūzis, tas ir par emocijām, par kaut ko, kas silda sirdi. Kopumā oktobris priekš jums solās būt ļoti tāds gaišs, romantisks, piepildīts, ar labas domas, labi notikumi, pozitīvas enerģijas kopumā valdīs. Tā. Vēl viena jūtu kārts. Šī mums ir par iemīlēšanos, ja ir aktuāli, varbūt jauna tikšanās ar kādu pretējā dzimuma pārstāvi, var atjaunoties kaut kāds varbūt iepriekšējas attiecības vai uzlaboties esošās, tad šis mums tieši ir par romantiku un arī par tādu viegliprātīgu vieglumu, ka mēs viegli ejam pa dzīvi, nevis stresojam visu laiku un iespringstam. Un vēl viena enerģijas kārts oktobrim. Superīgi. Un vēl viena ūdens kārts. Ūdens tas ir par jūtām, par iekšējo stāvokli. Un šis vispār ir brīnišķīgi. 9 kausi. Te jau pati kārts mums pasaka. Sirds centrs ir vienkārši atvērts jums visu oktobri, nepavelti. Jums ir dzimšanas dienas, tas ir ļoti spēcīgs priekš jums mēnesis, kas ieliek pamatus jaunai realitātei. Tā kā izmantojiet, skatieties uz dzīvi pozitīvi, atvērti. Galvenais nekādu negāciju, nekādu noskaņošanos uz drūmo vai kaut kādām dzīves problēmām. Ļoti svarīgi ir būt tādā, jaukā vaibā oktobrī. Tālāk skatīsimies darba sfēru, kas svaru sagaida ar darbu un naudu. Mums ir zobenu karaliene. Kārts pati ir briesmīga, bet tās enerģijas nav tik šausminošas kā šeit. Zobenu karaliene vispār mums ir par tādu biznesa domāšanu tieši, ka jūs būsiet izlēmīgi. Tas nav obligāti par sievieti, ja tā enerģija ir tāda. Zobeni ir par konkrētību, strukturētību, mācēšanu ievērot savas robežas. Kā darba sfērā tas ir ļoti pozitīvi. Tā, kas vēl? Tā, mēnesis kārts. Te varētu būt kaut kādi varbūt pārdzīvojumi saistībā ar darbu, kam neziņa varētu būt, vai nespēja pieņemt kaut kādu lēmumu, ka jūs tur domājat, kam labāk darīt, kā man to atrisināt, vai varbūt kaut kādas domas kaut ko mainīt. Tas varētu izraisīt pat varbūt kādu negulētu nakti. Tā, un trešā kārts par oktobrā darba un naudas enerģiju svariem. Tā, un te mums ir tornis. Šis mums ir par kaut kādiem pavērsieniem, ka kaut kas, ko jūs līdz šim darījāt, būs jādara pavisam citādāk, vai arī attieksme pavisam mainīsies no jūsu puses pret darbu. Var jau būt, ka tas arī izspēlēs tā, ka jūs pametat darbu svarī, kaut kādas, jo mūsu dzimšanas mēnešos mums ļoti bieži ir ļoti spēcīgas enerģijas, kas mūs ietekmē, un var arī notikt, darba sfērā kaut kas negaidīts vai vispār darba pārtraukšana. Tā, attiecību sfēra svariem. Oktobrī, kas sagaida attiecībās.
Skaista kārts saucas spēks. Tas ir par to, ka mēs jutīsim, ka attiecības ir iegājušas kaut kādā tādā spēcīgā fāzē, stabilitāte, ja ir bijusi kaut kāda turbulence, kaut kas augšā lejā, kaut kādas emocijas. Tad tagad ir tāda vieglāka, mierīgāka sajūta, stabilitāte, ka jūs esat pārliecināts par savu partneri un arī par sevi, ja, ka ir tāds jā vai nē, ja, bet izlemtība, ka jūs nolēmiet, ko jūs tālāk darat. Tā, attiecības svariem turpinājums par oktobri. Kaut kādiem svariem, savukārt šī kārts var izspēlēties arī ļoti līdzīgi kā spēks, ka jūs braucat pa savu dzīves ceļu pārliecināti, zinat, kur jūs dodaties, ar kuru cilvēku, kāda ir jūsu mērķi, ko jūs gribat sasniegt, bet dažreiz šī kārts arī izspēlēs tā, ka ir jāizvēlas kaut kādi ceļi. Varbūt būs jāizvēlas starp diviem cilvēkiem vai starp kaut kādu attiecību modeli, piemēram, jūs tikai satikāties, tad tagad būs dzīvošana kopā. Tad, katram, protams, atkarībā no situācijas tas izspēlēsies citādāk. Tā, un trešā kārts par attiecībām. Divi zobeni. Te varētu būt, divnieki mums ir par komunikāciju, un zobeni varētu būt, ka kaut kādas, ka jūs mēģināsiet izlīdzināt kaut kādas domstarpības vai izrunāties par to, piemēram, kādu dzīves ceļu jūs gribat iet, lai tas nestu stabilitāti. Ja to visu kopā paskatās, kaut kādas pārunas, un tad jūs kopā izlēmiet, piemēram, īrēt jaunu dzīvokli vai tur varbūt par bērniņu vai kaut kādi divi ceļi, lai būtu stabilāka abiem diviem kopumā attiecības un attieksme vienam pret otru. Tā, un tad vēl augstāko spēku sūtījums jums svari par oktobri. Tā, 6 monētas. Tas mums saka par to, ka mums ir jādara labs citam, ka ļoti svarīga ir energo apmaiņa. Tā ir arī tēma, par ko es daudz runāju, ka ir ļoti svarīgi samaksāt par visu, ko jūs saņemat, un arī uzstādīt attiecīgu samaksu sev. Svarīgi ne pa maz, ne par daudz dot un saņemt, lai būtu adekvāta energo apmaiņa visam dzīvē. Ja, un, piemēram, energo apmaiņa par šo būtu laiks vai komentārs, lai jūs nepaliekat enerģētiski parādā, ne par ko varat izrevidēt savu dzīvi, vai nav tā, ka jūs kaut kur par daudz ņemat vai par daudz dodat. Ja? Tātad energo apmaiņas tēma aktuāla. Bet kopumā superīgs mēnesis gaidāms pēc tām kopējām pirmajām enerģijām. Te viss vienkārši fantastiski. Un ja kaut kādas šaubas vai problēmas rodas, tad atcerieties saglabāt to savu iekšējo gaismu, darīt tā, kā jūsu sirds saka, kā jums vislabāk gribās. Tad superīgus jums dzimšanas dienas un jaunos dzīves gadus svari. Atā!